Latvijas valsts svētku noskaņā aizritējusi Alūksnes novada jauniešu gada balva 2022–2023, kuras laikā 31 nominanta vidū īpašās balvas saņēma 10 laureāti. Cītīgi esam strādājuši, un par to pašvaldībai ļoti liels prieks, kad jaunieši ir aktīvi, kad jaunieši mobilizējas, jaunieši dara daudzas lietas, jaunieši tiecas uz saviem sapņiem. Es vienmēr saku tā, ka man šķiet, ka galvenais ir process, nevis tas rezultāts. Un uzvarētāji šajā konkursā ir pilnīgi visi, kas ir pieteikti. Konkursa mērķis ir apzināt un izcelt Alūksnes novada jauniešu un jaunatnes darbā iesaistīto sasniegumus, veicinot aktīvu līdzdalību jaunatnes politikas īstenošanā un popularizējot individuālo talantu pilnveidošanu. Mēs domājām vienu ļoti svarīgu lietu. Lai šis jaunieša vai jauniešu kolektīva vai grupas paveiktais būtu ne tikai viņa pašizaugsmē, bet apkārtējiem jauniešiem, sabiedrībai un kopienai kopumā devis kādu ieguldījumu. Un tas bija tas kritērijs, par kuru mēs likām visvairāk punktu. Novads var lepoties ar saviem jauniešiem un ar apbalvojumu palīdzību var pateikt šiem jauniešiem paldies par viņa devumu. Es vienmēr saku tā, ka jaunieši ir sabiedrības spogulis. Un cik aktīva ir kopiena sabiedrība apkārt, tik aktīvi arī jaunieši. Man šķiet, ka ir gana labi. Jaunieši ir aktīvi, jaunieši grib daudz ko darīt. Viņi ļoti priecājas, ka mēs, sabiedrība, pašvaldība, arī jauniešu centrs to novērtējam. Viens no laureātiem nominācijā Gada jaunieces skolā ir Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas šī gada absolvents Kristers Mennis. Tiešām tas ir pārsteigums man, kas tika nominēts, un es tiešām novērtēju šo balvu. Kristera pozitīvā enerģija, aizrautība, vēlme sev pierādīt un pilnveidot savas prasmes realizējās ne tikai mācību procesā, bet arī ārpus stundu aktivitātēs. Piemēram, izveidojot skolas podkāstu, kurā apspried aktuālos tematus. Mani motivē tas, ka es redzu, ka citi ir laimīgi, citi ir priecīgi un citi iegūst no mana dotā darba un manām idejām. Vislielāko paldies noteikti gribu pateikt skolas Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas administrācijai, Ingūnai Vilamsonai un arī, protams, savai mammai. Spēcbalvas laureāta nominācijā Gada jaunietis Latvijas sargs ir Robina Klasmane, kuras šī gada augustā kļuvusi par Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru. 70 brīvprātīgo interesentu pulkā Robina bijusi vienīgā no Alūksnes novada. Ļoti forši, ļoti patīkami, negaidīti, jo es negaidīju, jo es nedarīju to dēļ balvas, bet priekš sevis, priekš Latvijas, un tas bija ļoti negaidīti. Robins lielākie atbalstītāji bija viņas ģimene un draugi, kuri mudināja viņu pamēģināt iegūt rezervista apliecību. Jauniete cer, ka vienaudži vairāk iesaistīsies Nacionālo bruņoto spēku rezervistos, jo tā ir ļoti vērtīga pieredze. Un, manuprāt, motivācija jebkuram būtu ģimene, jo mums ir jāizstāv sava ģimene un jādara viss viņas labā. Katrs nominācijas laureāts saņēma īpašo konkursa balvu, jauniešu gada zvaigzni un naudas balvu 50 eiro apmērā. Alūksnes bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupa saka īpašu paldies atbalstītājiem, Alūksnes un Apes novada fondam, kā arī uzņēmējiem, kuri padomāja un jauniešiem sarūpēja dāvanas un balvas. Elis Ragauša, Gunta Matisona, Ēvats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.